Jā, tā jādomā, ko Aldis pateica, un lai neatkārtotos. Nu, mums ir tomēr atšķirīgs vecums no Alda. Man un Aldim tad es esmu jaunāks, un līdz ar to, ka atbilstoši saviem gadiem cilvēks jau arī uztver savādāk apkārt notiekot. Tā nu viss sagadījās, ka tiešām tajos gados, jo runa varētu būt 87. līdz kādam 90. gadam, kad bija patiesībā tas laiks bija vienkārši neadekvāti traks un straušs, kā jaunās tehnoloģijās apzīmējot, tas bija MP3 formātā sapumpēts. Ja, jūs zināt, disks kāds ir, ja, muzikas, ja, tagad jau ir cits tehnoloģijas, kur vienā diskā var ielikt kāds 12, ja, kompakt disks. Un tā apmēram bija toreiz. Man personīgi bija tā, kad es mācījos akadēmijā neklātienē, tajos laikos, un tieši sagadījās viss tā atmoda, ja zināt, secība bija, kad pa priekš bija Helsinki 86, Tēvzeme brīvība, kāda jauniešu grupa, un kas ir Liepājā, viss te sākās, jā, un pēc tam bija tāds vidas aizsardzības klubs. Tie bija tie mazie motoriņi, kas pa lēnām iekustināja lielo motoriņu, tāda Tautas fronti, jā, kur bija, man drusku ilgtie gadi, vai 88. gadā bija tas Tautas fronts pirmais kongress, tur tiešām gāja vienkārši non-stopā tas viss. Nu, kā jau revolūcijas laikā. Un tad es akadēmijā toreiz mācījos, un tieši vasarā vai kad vidas aizsardzības klubs rīkoja Arkādijas parkā Rīgā tādas mītiņas, un tas likās kaut kas ļoti interesants un saistošs, tāds sapulcs, un protams, it kā zem dabas aizsardzības tēmas, tur tomēr visu laiku līd ārā, teiksim, tā Latvijas valstiskā neatkarība. Ja. Un, nu, tad es, jo sesijas bija tikai tur pāris reizes gadā, es pēc tam braucu uz Liepāju un interesējos, man tā ideja toreiz, kā saka, jauni cilvēki, man bija ap 20, cik tas sanāk, 26 gadi, ja. Tātad tas ir viss tas aktīvākais vecums, kad cilvēks var un grib un jūtās, ka viņš kaut ko var mainīt. Un tad es atbraucu atkal uz Liepāju un sāku interesēties par tiem, kā te tā atmoda, kas ir tāda vēl, kas te mēģina to procesu kustināt. Toreiz bija Juris Rubenis, kas tagad ļoti populārs, jā, viņš toreiz kalpoja Luteru baznīcā un tāds Juris Šulcs, tas te Baptistu baznīcā bija mācītājs, un to es tagad neko nedzirdu. Juri Rubeni, man liekas, jūs ļoti labi zināt tagad. Un tad mēs te tā tikāmies ar te Baptistu baznīcā, un tad taisīja pirmās demonstrācijas. Man liekas, ka tas bija kaut 88. gads, tad tur gāja vienā skrējienā. Bija pie bojā gājušo pieminekļu. Bojā gājušo jūrnieku pieminekļu bija mītiņš un liela demonstrācija. Un tā, nu, paralēli, es kā mākslinieks, jā, vienlaicīgi bērni, māksla un arī šī politiskā aktīvā darbība, lai, tā teikt, modinātu sabiedrību.